Ir personība, ir process. Valdemārs Baumanis. Valdemārs Baumanis. Valdemārs Baumanis. Valdemārs Baumanis neapšaubām ir izcila personība tā laika. Mums ir bagātas basketbola tradīcijas, bet šo tradīciju pamati tika likti 20. gadsimta 20. gados, un viens no šādiem tradīciju iesācējiem bija, protams, Valdemārs Baumanis. Valdemārs Baumanis, kur mēs noteikti varam uzskatīt par tādu Latvijas basketbola kustības vai mīlestības pret šo sporta veidu pamatlicēju. Valdemārs Baumanis and the team that he coached, as you like to call it, the Latvian Dream Team, were not professional at that time. They were only motivated by the love of the game and by the love of your country. Thanks to their success, everyone in Europe knows that Latvia, it is a basketball country. And thanks to their vision, today Eurobasket is a legend in world sports. Ilgi gāja, bet kas ilgi nāk, tas labi nāk. Atrodoties manā darbnīcā, viņš piedzīvoja 4 Rīgas mēru vadību. Tas ir labi. Viņš izturēja zināmu laika pārbaudi, vēl neuzstādot, un nekas jau nenotiek nejauši. Tā nav nejaušība, un acīm redzot, Baumanim bija jāparādās šeit tieši tagad. Dāmas un kungi, lūk mums Baumaņa kunga statuja. Jūs priekšā šobrīd atklājas brīnišķīgs darbības. Un šī skulptūra arī simbolizē šos pamatus, domas un gribas lidojumu. Ja nebūtu Andreja Ēķa filmas, lieliskās filmas, Sapņu komanda, nekad dzīvē man tāda ideja galvā nebūtu ienākusi. Izbaudiet šo mirkli, jo skaists ir piemineklis. Skaists esat jūs un skaists ir basketbols. Tiekamies rudenī tepat šajā laukumā, tikai mazliet tuvāk Baronielai Slavas groza atklāšanā. Laipni aicināti būt daļai no arī Eiropas čempionāta, kas būs augustā, septembrī.